Harihi Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you everybody for coming. Paldies jums visiem, kas esat atnākuši. So today is not the usual Sunday class. We have a little different Sunday class. It's a part of a seminar which was supposed to continue till Wednesday, but unfortunately we will have to be postponed to other days. So today we'll have just an introductory discourse on Niti Shastra. Šodien būs neparasta svētdienas nodarbība, kas ir paredzēta kā daļa no semināra, kuram bija jābūt līdz trešdienai ieskaitot, taču, diemžēl, tas tiks pārtraukts, un šodien būs tikai ievads Niti Šastrās. So Niti Shastra is one of the 14 books of Vedic knowledge, just like Bhagavad Gita is one of the Vedic texts. Niti Šastra ir viens no 14 vedisko zināšanu apkopojumiem, tekstiem, kā arī Bhagavad Gita ir viens no šādiem tekstiem. And Bhagavad Gita discusses some of the esoteric truths of the Vedic literature. Bhagavad Gita apskata dažas ezotēriskās patiesības, kas ir iekļautas vediskajā literatūrā. Niti Shastra deals with more practical day-to-day truths. Bet Niti Šastra apskata tādas ikdienas praktiskās patiesības. However, they all connected, being part of the same body of knowledge. Bet taču tās kopā ir savienotas un ir viena vesela zināšanu kopuma sastāvdaļas. So the idea is that we will be discussing one very small work by Srila Vyasadeva. Un tad mēs diskutēsim vienu ļoti nelielu Šrilas Vyasadevas darbu. Vyasadeva is the compiler of all Vedic literature. Vyasadeva ir tas, kas sastādīja visu vedisko literatūru, including Bhagavad Gita. Ieskaitot Bhagavad Gītu. So he has written this little book entitled Murka Shatakam. Un viņš ir uzrakstījis šo te mazo grāmatu, kuras nosaukums ir Murka Šataka. Ja? Murka Šataka. 100 types of fools. Vai arī citiem vārdiem 100 muļķu veidi. So in his book on Niti, Chanakya explains that the purpose of Niti is to help people to understand what is the right type of action and what is a wrong type of action. Chanakya pandīts apraksta, ka Niti tas nozīmē, kas ir pareizas darbības un kas ir nepareizas darbības. So the right type of action, then it makes you a wise person, and the wrong type of action then makes you a foolish person. Un, ja jūs veicat vienas darbības, tas dara jūs par viedu, gudru cilvēku, jūs veicat nepareizās darbības, tas dara jūs par muļķi. So those who are wise, they know what to do. Those who are foolish, they don't know. Tie, kas ir gudri, tie zina, kas jādara. Tie, kas ir muļķi, tie nezina, kas jādara. So idea is to become an educated person. Un ideja ir kļūt par izglītotu cilvēku. And the idea of all Vedic literature is to educate us, to make us into wise people, not foolish people. Un visas vediskās literatūras jēga ir padarīt mūs par gudriem, zinošiem, viediem, lai mēs nepaliekam par muļķiem. So as a part of education, then one thing is to learn what to do. It's very important to know what to do in order to become educated, properly educated. Un lai zinātu, viena daļa ļoti svarīga, ko darīt, lai cilvēks kļūtu izglītots. But equally as important is also know what not to do. Bet tikpat svarīgi ir zināt arī, kas nav jādara. So here Vyasadeva focuses on the things you shouldn't be doing. Un Vyasadeva šeit fokusējās uz lietām, ko jums nevajadzētu darīt. And of course nobody wants to be a fool. Un tā kā neviens negrib būt muļķis. So he says 100 types of fools. Un tāpēc viņš šeit apskata 100 muļķu veidus. So if you do those things, then you are a fool. Ja jūs darat šīs lietas, tad jūs esat muļķis. And we don't want to be known as fools. So naturally, after hearing this book, then
we are expected to try to avoid those kind of activities. Un tā kā neviens negrib būt muļķis, tad tiek sagaidīts, ka noklausoties šo te grāmatu, cilvēki mēģinās izvairīties no tām lietām, kas padara viņus par muļķiem. So Murka Shatakam deals, he gives a list in this book, then he lists 100 types of foolish people. Un šajā grāmatā tad Murka Šatakam viņš dod 100 veidus, muļķu veidus. So generally when we think somebody is a fool, then we have a tendency to think he's a fool. And whatever he does is foolish, and whatever he touches becomes a disaster, etc. Parasti tā tendence ir tāda, ka ja mēs kādu uzskatām par muļķi, tad viņš ir vienkārši muļķis un viss, un lai ko viņš nedarītu, tas viss pārvēršas par kaut kādu neveiksmi un katastrofu. But here, after hearing Vyasadev's description of foolishness, you will understand that maybe a person foolish in some area and not foolish in another area. Bet šeit, noklausoties Vyasadevas muļķu apraksts, jūs sapratīsiet, ka cilvēks var būt muļķīgs vienā jomā vai muļķis vienā jomā, un uz pārējām jomām tas neatiecās. But you will also understand that ultimately all of us have some foolishness in us. Bet vēl jūs sapratīsiet, ka galu galā katrā no mums ir kaut kāda muļķība. Because maybe we're quite expert and maybe we are quite adequate in dealing in certain situations. Tāpēc, ka varbūt, ka mēs esam ļoti prasmīgi kādās noteiktās situācijās. But we are not very expert in dealing in other situations. Bet mēs neesam prasmīgi darbojoties kādās citās situācijās. And if we don't acknowledge that, then we act like a fool. Un ja mēs to neatzīstam, tad mēs rīkojamies tā kā muļķi. So Vyasadev is trying to encourage us to understand when we know and when is capable, and when we are capable of performing a proper activity and when we are not. Un tātad Vyasadeva cenšas mūs iedrošināt, lai mēs studējam un saprotam to, kad mēs esam kvalificēti veikt kādu darbību un kad nē. And sometimes not acting and seeking a proper guidance and advice is more desirable than trying to act foolishly. Un dažkārt nerīkoties, bet meklēt padomu, kā rīkoties pareizi, ir saprātīgāk nekā rīkoties muļķīgi. So there is a story found in the ocean of stories, Katamrita Sagar, spoken by Lord Shiva to Parvati. Ir viens no stāstiem, ko Šiva teica Parvatī. So there was one cotton farmer. Bija kāds cilvēks, kurš audzēja kokvilnu. So he went on and he collected his crops, cotton crops. Un tad viņš devās laukā un šīs te kokvilnas pogaļas vāca. And he had all of that stuff, so he decided to make some profit and sell them all. Un tad viņš bija savācis pietiekami daudz un nolēma nopelnīt tās pārdodot. So he went to a marketplace and he set up his cart and he placed all the cotton there on display and he was trying to sell it. Un tā viņš devās uz tirgu un iekārtoja tur tādu pārdošanas vietu, izvietoja šos te kokvilnu un mēģināja to pārdot. However, the quality of the cotton wasn't very good, so nobody was really interested in buying it. Diemžēl kokvilnas kvalitāte nebija pārāk laba un tāpēc cilvēki neizrādīja interesi to pirkt. So, he was sitting there and people were passing by and looking and not showing much interest. Un tā viņš tur sēdēja, bet cilvēki gāja garām un nekādu īpašo interesi neizrādīja. So then he inquired what's going on, why nobody is buying, and then he found out that this cotton is very dirty, it's contaminated, it's not clean, so therefore nobody is interested. Un tad viņš mēģināja noskaidrot, kas tad par vainu, un noskaidroja, ka tā kokvilna ir tāda netīra, un tāpēc cilvēki nevēlas to pirkt. So he thought for a while as well, all I have to do is have to clean this cotton, then it will be clean and it will go. I can sell it. Tad viņš padomāja, vienīgais, kas man jāizdara, ir jātīra šī te kokvilna, un tad es to varēšu pārdot. So, he wasn't so sure exactly how to purify it, how to clean it quickly. So he decided to go for a little venture and, try to find out some way of getting rid of all the dirt. Bet tā kā viņš nezināja, kā lai to ātri un efektīvi izdara, tad viņš nolēma, doties noskaidrot to. So he was wandering around the marketplace and talking to different people and trying to get some idea how to get the job done quickly. Un viņš apstaigāja tirgu, uzrunāja dažādus cilvēkus, mēģinot noskaidrot, kā lai pēc iespējas ātrāk veic šo darbu.
So then in his search, then he bumped into a goldsmith. Un tad viņš uzdūrās zeltkalim. So he was looking what is he doing there. Viņš skatījās, ko zeltkalis tur dara. And normally, even till today, you can see sometimes these goldsmiths, they have, this workshop is very open. You can see the whole process just there in front of your eyes. Un pat šodien, ja jūs varat redzēt, ka zeltkaļa darbnīcas ir atvērtas un jūsu acu priekšā notiek tā visa darbība. He's sitting there, the goldsmith has a little tube and some fire and he's blowing at it. And you can see the whole process of melting and processing the gold and making the ornaments. Jā, jūs varat redzēt, kā viņš tur kausē to zeltu un kā viņam ir tāda caurulīte, ar kuras palīdzību viņš tur pūš un veido to zeltu par dažādiem ornamentiem. Normally in the West, then you don't see it. You just have the exhibition and you see the ready product. But in India, somehow the culture is such that the goldsmith is always there. You can see it as part of the. You can see him making the product himself. Šeit rietumos parasti mēs redzam tikai gatavo produkciju, bet, piemēram, Indijā jūs varat redzēt, kā tieši tā produkcija top. Of course, nowadays also you have shops where you just see the exhibition. But when it's a small goldsmith, so he processes it and he makes it and he sells it, everything one person, then usually it will be all open. Bet, protams, ir arī veikali, kur jūs varat redzēt gatavo produkciju izliktu, tātad vitrīnās, taču, ja cilvēks ir viens zeltkalis un viņam ir maza darbnīciņa, tad visu to procesu jūs varat novērot. So anyway, there's one of those goldsmiths sitting there and melting gold. Un tā tur bija šis zeltkalis, kurš sēdēja un kausēja zeltu. So our cotton farmer inquired from him, what are you doing here? Un tas kokvilnas fermeris, kokvilnas audzētājs, viņš uzrunāja zeltkali, prasa, ko tu tur dari? And he said, well, I'm purifying the gold. Un viņš saka, ka es attīru zeltu. So he said, interesting. Un viņš saka, tas tieši tas, kas man interesē. So he went back to his cart and he lit it all on fire. Viņš atgriezās atpakaļ uz savu to pārdošanas vietu un pielaida visam uguni klāt. And the cotton burns very fast. Un kokvilna ļoti ātri deg. So very shortly there was just a pile of ashes. Un rezultātā ļoti ātri tur bija tikai tāda pelna čupiņa. And our farmer was very surprised. What happened here? Un šis lauksaimnieks bija ārkārtīgi pārsteigts. Kas tad ir noticis? I just wanted to purify the cotton. Es taču gribēju tikai attīrīt kokvilnu. So Lord Shiva, he is telling this story to Parvati in answer to her request to point out a foolish person. Un Šiva stāstīja Parvati šo te stāstu, lai atbildētu uz viņas jautājumu, kas tad ir muļķis. So basically the Lord Shiva and Parvati, they were sitting around and she said, please tell me some stories. And the Lord Shiva said, okay, I will tell you some stories. And she said, okay, tell me a story of somebody very foolish. So then Lord Shiva told the story about the cotton farmer. Šiva un Parvati sēdēja un Parvati teica, pastāst man kādus stāstus. Par ko? Pastāst man kaut ko par kādu, kas ir muļķis. Un tad Šiva pastāstīja šo te stāstu par kokvilnas audzētāju. So then that story came out. So definitely a foolish person. Acīm redzami, cilvēks ir muļķis. He doesn't know the right from wrong. Viņš neatšķir labu no pareizi no nepareizi. He has a limited discrimination. He doesn't know that certain things may apply in certain situations, but in another situation they totally inapplicable. Viņš nesaprot, ka nespēja atšķirt, ka kādās noteiktās situācijās kāda darbība ir piemērojama, bet kādās citās tā ir absolūti nepiemērojama. So the idea of the niti is to help us to develop that kind of practical discrimination. Un niti ideja ir palīdzēt mums attīstīt šo te spēju praktiski atšķirt, kura darbība piemērojama. Niti Shastra in principle or fundamentally deals with the common sense. Niti Shastra savos pamatos balstās uz veselo saprātu. But as we will go through the Niti Shastra, you will realize that common sense is in fact quite uncommon. Bet tad, kad jūs iedziļināties Niti Shastrās, tad jūs saprotat, ka veselais saprāts parasti ir nevisai vesels. So the common sense is something which needs to be developed. Otherwise, without common sense, then we become
fools. Veselais saprāts ir kaut kas tāds, kas ir jāattīst. Ja mēs to neattīstam, tad mēs paliekam par muļķiem. In order to understand more about the Niti Shastra, there's some background information we will be discussing today. Un, lai vairāk saprastu, Niti Shastras ir kāda informācija, kas ir tāda pamata informācija, ko mēs diskutēsim šodien, apskatīsim šodien. So firstly, that's the concept. Any questions at this point? Līdz šim brīdim, vai ir kādi jautājumi? Okay, so as all Vedic knowledges or all Vedic Vidyas, then Niti deals also with a particular Purushartha, what is known as Purushartha. Kā jebkuras vediskās zināšanas, arī Niti viņas attiec uz noteiktu iedzienu, kas ir Purushartha. So all knowledge has some purpose, has some end. Katrām zināšanai ir kaut kāda jēga, kaut kāds galamērķis. There's some objective. So the Purushartha of all the Vedic literatures, they sought to attain one of the Purusharthas. Un Vēdas ir tātad virkni šīs te Purusharthas, un katras vediskās literatūras darbs ir virzīts uz to, lai sasniegtu kādu no šiem te Purusharthām. So Purushartha means what is sought by man. Un šīs te Purushartha nozīmē tas, ko cilvēks vēlas sasniegt. So things which are desired by man, things which man wants to achieve, a human end or purpose, you could say. Tas, ko cilvēks vēlas sasniegt, jēga, galamērķis. So there are four basic Purusharthas. Un ir 4 pamata Purusharthas. Kama, Artha, Dharma and Moksha. Šīs te. Kama refers to a sense gratification. Kama attiecās uz sajūtu apmierināšanu. Artha refers to economic development. Artha attiecās uz ekonomisko attīstību. Dharma refers to religious pursuits or religious life. Dharma attiecās uz reliģisko dzīvi. And moksha deals with final liberation from this material world. Un mokša tā ir galējā atbrīve no šīs materiālās pasaules. So here the things which are sought by man, they somewhat similar to the things which may be sought by animals as well. Un virkni lietas, ko cilvēks tiec sasniegt, ir līdzīgas tām, ko dzīvnieks cenšas sasniegt. Just as we see, human beings, they want sleep, they want to eat. Kā mēs redzam, cilvēki vēlas gulēt, vēlas ēst. And they make an effort in order to accomplish those things. Un viņi pieliek pūles, lai sasniegtu šos te mērķus. And animals also, they look for a shelter, for sleep, and they look after the food. Un arī dzīvnieki, viņi meklē vietu, kur gulēt, un arī meklē barību. So what makes a Purushartha Purushartha? Un kas tad Purusharthu padara par tādu? What it makes something which is sought by man. Purusha, the term Purusha means something which is desired by a man specifically. Jo Purusha, tad kas to padara par tādu, ko tieši cilvēks Purusha cenšas sasniegt? So the difference between a man or Purushartha and something which is sought by an animal is that man pursues those things consciously. Atšķirības starp mērķiem, ko cenšas sasniegt dzīvnieks un ko cilvēks, ir tāda, ka cilvēks to cenšas sasniegt apzināti. While an animal acts on an instinct. Bet dzīvnieki darbojās pamatojoties uz instinktiem. So usually when people try to accomplish something or achieve something, they make a purpose, conscious plan. Un tad, kad cilvēki vēlas kaut ko sasniegt, tad viņi izveido apzinātu plānu, kā to izdarīt. So that's what makes a Purushartha, that the person, somebody desires some nice things, or somebody desires something, and the person makes a plan on how to achieve it. Tātad Purusharthu par tādu padara tas, ka cilvēkam ir noteikts mērķis, un tad viņš arī izdomā plānu, kā šo mērķi īstenot. And Artha means an end on an object. Artha? Artha means an end on an object. Yeah. Un Artha nozīmē objekts, beigas.
which is not existing at the time when it is perceived of. Kurš neeksistē tajā brīdī, kad tas ir iecerēts. Like, let's say somebody desires to become, desires wealth or knowledge. Piemēram, kāds vēlas zināšanas vai bagātību. It's not that at the time when you desire it, you already have it. Tajā brīdī, kad jūs to vēlaties, tā jums nav. You acknowledge its existence. Jūs atzīstat, ka tas eksistē. And then you have to take up a process by help of which you will be able to realize this end. Bet tad jums ir jāuzsāk process, pateicoties, kuram jūs varat sasniegt šo mērķi. So therefore, many times, artists also describe as sadhya, or a value which needs to be realized. You have to work, you have to perform some activities in order to realize it. Tāpēc arta ir arī, tiek aprakstīta arī dažkārt kā vērtība. Jums ir sākumā jāatzīst, jāizprot, jāatzīst kāda vērtība, kuru jūs vēlaties sasniegt. So the artists, they also categorize as intrinsic and instrumental. Intrinsic means... Intrinsic means... Valdi, kas ir intrinsic bija? Okay. Artas tiek arī tiek sadalītas divās kategorijās, kā neatņemamās un kā tās, kā daļējās instrumenti. Jā. So for instance, sometimes we may be desiring something like wealth. Piemēram, dažkārt mēs vēlamies kaut ko tādu kā bagātība. And we may be desiring wealth for the purpose of something else. Bet dažkārt mēs vēlamies bagātību, lai ar tās palīdzību iegūtu kaut ko citu. Maybe we want wealth so we can perform some religious activity, and for that we require certain types of paraphernalia. Piemēram, mums ir nepieciešama bagātība, lai mēs varētu veikt kādus reliģiska veida darbības, bet mums ir nepieciešami noteikti priekšmeti tām. I don't know, maybe you have a deities at home and you want to buy some nice paraphernalia for the deities. Piemēram, jums mājās ir dievības, un jūs vēlaties iegādāties visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs, lai kalpotu šīm dievībām. Okay, maybe some people from a Christian or Orthodox background, you want to have a nice silver cross hanging in your home. Ja, piemēram, ir cilvēki, kas ir, piemēram, šeit no kristieši vai kas regulāri, teiksim, praktizē pareizticību, piemēram, ja vēlas, lai mājās būtu skaists sudraba krusts pie sienas. So having a nice cross at home is a religious value. You want to have some religious symbol at home. Tātad sudraba krustā ir noteikti reliģiska vērtība, un jūs vēlaties reliģisku simbolu mājās. But in order to have that silver cross, then you have to have a certain amount of wealth or money in order to buy it or make it. Bet, lai iegādātos šo sudraba krustu, jums ir nepieciešams noteikts apjoms bagātības vai naudas. So in order to realize that value, religious value, of having a nice puja paraphernalia or nice religious symbol at home, first you have to have some wealth. Un tātad, lai īstenot šo te reliģisko vērtību, lai, piemēram, vai tas būtu krusts, vai tie būtu kādi priekšmeti, kas nepieciešami kalpošanai dievībām, jums ir sākotnēji nepieciešama šī bagātība. So before you hang the cross at your wall, you have to perform some work which will generate some wealth by which you can acquire the cross and hang it on your wall. Pirms jūs varat pakārt pie sienas sudraba krustu, jums ir jāveic noteikts darbs, ar kura palīdzību jūs iegūstat noteiktu naudu, un ar kuru tad jūs par kuru jūs iegādājaties šo krustu. Or you have a deity at home and you want to make some nice silver paraphernalia, a silver bell and a silver lamp, and etc. Vai arī, piemēram, jums mājās ir dievības, un jūs vēlaties, lai jums būtu skaists sudraba zvaniņš, sudraba tās trauciņš, uz kuru jūs uguntiņu dedzinat. And you want to use this for worship, for your religious worship at home. Un jūs vēlaties to izmantot savai reliģiozai kalpošanai. So before you realize that value, first you have to accumulate certain amount of wealth by which you can acquire the paraphernalia which you will use for your religious activity. Bet, lai jums tas būtu, tad jums vispirms ir nepieciešams iegūt noteiktu bagātības apjomu, par kuru jūs to varat iegādāties, lai pēc tam šo darbību veiktu. So here wealth is the instrumental value, or gauna they call it. So it's as a means of attaining something else. Tad tas ir šajā gadījumā šī daļējā vērtība, kur jūs... Ko lūdzu?
Tad tas ir palīgmērķi, jā, tas ir par pašmērķi un palīgmērķi. Šajā gadījumā ir atšķirības starp šo, ka jums ir kaut kāds mērķis, ar kuru palīdzību jūs iegūstat sasniedzat kādu citu mērķi. In other words, the person is not interested of experiencing, the pleasure of having something valuable or the pleasure of accumulating money or wealth, but the person wants to experience and of being able to offer something valuable, something very nice to God. Citiem vārdiem sakot, piemēram, šajā gadījumā cilvēks neizbauda to, ka viņam pieder kaut kas ļoti vērtīgs. Viņam šī te vērtīgā lieta ir vajadzīga, lai viņš varētu izrādīt savu attieksmi pret Dievu. So the experience the person is interested in is the religious experience. The experience the person is interested is not the wealth, but the religious experience. Tātad šajā gadījumā tas, kas cilvēku interesē, ir nevis bagātība, bet tā reliģiskā pieredze. So that's one type. Another time where something is sought for its own sake. Un otrs veids ir tad, kad viņš kaut ko vēlās sev. So sometimes sense pleasure, people seek for the sake of sense pleasure. Piemēram, cilvēki vēlās kaut ko savu jūtu apmierināšanai. People engage in sensual activities just for the sake of engaging in sensual activities. Piemēram, cilvēki iesaistās jutekliskās darbībās ar mērķi vienkārši gūt savu šo te sajūtu apmierināšanu. Young men or whatever, a man meets a woman, they have sensual interaction or sexual interaction. Piemēram, kad vīrietis satiek sievieti un viņiem var izveidot šī jutekliskā vai seksuālā miedarbība. There's no other purpose to it than to gratify the senses. Un tur nav cita mērķa, citas jēgas, kā vienkārši apmierināt savus maņu orgānus. So they pursue the human end for its own sake. It doesn't have any other purpose, it doesn't have any other value. Tad vienīgā jēga tam ir pašiem sev par prieku, tā vienīgā jēga pašam to sasniegt šo mērķi pašam priekš sevis. Tur nav citas vērtības. So that's one scenario. Another scenario, a man meets a woman and they decide that they want to be married, they want to exchange some religious vows in the temple or in the church, they want to raise God-conscious children. Cits, tas bija viens variants. Otrs variants, vīrietis satiek sievieti, un viņu mērķis ir uzaudzināt, savienoties tāpēc, lai rezultātā viņi varētu uzaudzināt bērnus, kas ir Dieva apziņā. Jā, kas ir Dieva apziņā. And then they perform religious ceremony during which they become a husband and a wife, and later on they have a sensual or sexual interaction for the sake of children. Un tad viņi veic noteikti reliģiozu darbību, lai nodibinātu šīs te laulības saites, un vēlāk, tad, kad viņiem ir šīs seksuālās attiecības, tad tās ir tāpēc, lai radītu šo bērnu. So there is some higher purpose to that. Tātad ir kaut kāds augstāks mērķis tam visam. So in this way it becomes an instrumental value. Un šajā gadījumā tad tas ir tāds, ka viņi ir starpnieki, viņi ir par starpnieki kādai citai augstākai vērtībai. Is a means to attain something higher. Tad viņi ir tātad līdzeklis, kā sasniegt kaut ko, tā savstarpējās attiecības ir vienkārši līdzeklis, lai sasniegtu kaut ko augstāku. Family experiences, to experience certain family experiences. Lai, piemēram, piedzīvotu noteikts attiecības ģimenē. Carry on certain family traditions. Rūpēties par noteiktām ģimenes tradīcijām. Perform certain religious activities as a family. Un kā ģimenei veikt noteiktas reliģiozas darbības, etc. Un tā tālāk. So that's the basic difference. So as you probably realize by now, the idea here is that there is a certain, everybody is seeking, we all human beings, they all desire certain things in life. Un te jūs tad varējāt redzēt to atšķirību, kāda pastāv starp to, ko cilvēki vēlās savā dzīvē. They all categorize into 4 basic categories. Un tās vēlmes visas tiek sakārtotas 4 pamatkategorijās.
sense gratification or sensual activities, Tātad savu sajūtu apmierināšana, jutekliskās darbības, or experiences which we can experience with the help of our senses, vai arī tā pieredze, ko mēs varam iegūt pateicoties savām maņām, seeing nice things, tasting nice things, smelling nice things, hearing nice sounds, touching nice things. redzēt skaistas lietas, savos skaistas lietas, pagaršot skaistas lietas, dzirdēt skaistas lietas, sataustīt skaistas lietas. Then artha or economic development. Tad artha vai ekonomiskā attīstība. Everybody's got certain economic needs. Katram ir noteikts ekonomiskās vajadzības. Everybody needs certain amount of wealth. Katram ir nepieciešams noteikts bagātības daudzums. We need all usually wear clothes. Mums ir vajadzīgs parasti drēbes kādas. And we need some place to stay in. Mums ir vajadzīga kāda vieta, kur dzīvot. So for all that we need certain type of artha or substances, things. Un tam mums ir vajadzīgs noteikts daudzums, tātad arthas, kaut kādas lietas. So that's part of our existence. So some of the desires then maybe to experience, go to a nice place, listen nice music, but there also will be some of the more aspects of our life where we need a new house, or we need a new car, or we need a better job, or we need a better position, we need more recognition, etc. So that will be desires in that kind of a field. Un šajā laukā ir tās vēlmes, kas saistās, piemēram, ka mēs gribam kaut kur aizbraukt, ka mēs gribam labāku māju, mēs gribam labāku darbu, mēs gribam labāku kaut kādu stāvokli sabiedrībā un tā tālāk. And even a very simple person, he needs, he was wearing, he's just wearing one cloth all the time, and then the cloth starts falling apart, then he will need another one. So Pat ļoti tāds pieticīgs cilvēks, viņš ja pārāk ilgi valkās vienas tās pašas drēbes, tās ar laiku sairs, un viņam būs vajadzīgas jaunas. So everybody has that, some maybe more or less needs in that field of art or economics, you could say. Tātad katram vajag vairāk vai mazāk, taču katram ir nepieciešams, ir kaut kādas vajadzības, kas saistās ar šo ekonomiku. Then there is the religious needs. Un tad ir reliģiskās vajadzības. So we all have a need, some religious needs, some emotional needs. Mums visiem ir noteikts reliģiskās emocionālās vajadzības. We want to feel that we're doing the right thing, that we are connected with something higher. Mēs visi vēlamies just, ka mēs darām kaut ko pareizi, ka tas, ko mēs darām, ir pareizs un ka mēs esam savienoti ar kaut ko augstāku. We like to go and we like to open our heart to God or to some higher being or principle. Jo mēs vēlamies atvērt savu sirdi Dievam vai kādam augstākam principam. So in that field, then people may have a various desire. People desire to go and visit a temple or a church, or they want to give something in charity, or they want to do something good, etc., etc. Un šajā te virzienā cilvēkiem ir dažādas vēlmes. Piemēram, viņi vēlas doties uz templi vai baznīcu, viņi vēlas ziedot, viņi vēlas darīt kaut ko labu. And then the fourth Purushartha then is known as moksha or final liberation. Un ceturtā Purushartha ir mokša, jeb galējā atbrīve. So to some extent all of us have a need to become, we all understand that there is a certain troubles, miseries and stress in this material world. Katrs mēs tādā vai savādākā mērā saprotam, ka šajā materiālajā pasaulē ir noteiktas grūtības, ciešanas. And that's one stage of our or other stage of our life. Then we realize that this is not the best place to be in. Un noteiktā dzīves posmā mēs saprotam, ka šī nav tā labākā vieta, kur būt. And then we may have a tendency to search for some kind of alternative. Un tad mēs uzsākam kādus centienus meklēt alternatīvu. So that's the desire for liberation. So that's the four basic human desires. All human beings, they desires, or they experience desires, and they exercise those desires in one of these four compartments. Un tātad šīs te ir četras pamatkategorijas, kā mēs varam klasificēt visas savas vēlmes, kurās katrs cilvēks tā vai savādāk attīstās. And of course, depending on the individual and on the stage of life and development, age, education, etc., then maybe one of these aspects will be more prominent than the other.
Un atkarībā no tā, kāds cilvēks ir, no viņa individuālās personības, vecuma, izglītības, vietā, kur viņš dzīvo, tas vai kāda cita apstākļa, tas vai cits aspekts dzīvē ir svarīgāks par pārējiem. So if maybe somebody is an artist or some kind of a celebrity, then maybe this aspect of kama or sense gratification will be more prominent. Ja kāds, piemēram, ir kāds mākslinieks, kāda slavenība, tad šīs te kamas vai māņu apmierināšanas, sajūta apmierināšanas aspekts ir vairāk izteikts. You know, their life is very much centered about sensual experiences. Un dzīve ir vairāk ap dažādiem jutekliskiem pārdzīvojumiem. And if somebody is a monk, then maybe these other things are not important. Sense gratification, economics is all very simple, minimum. And the religious aspect, the liberation aspect become more prominent. Bet, ja, piemēram, cilvēks ir mūks, tad šīs te jutekliskās, ekonomiskās lietas viņam nav tik svarīgas, bet savukārt reliģiskās un ar galēju atbrīvu saistītās lietas ir vairāk izteiktas. Or maybe if somebody is a child, then mainly the food, the sleeping, these things are very important for a little child. Bet, ja mazam bērnam, piemēram, viņam ēšana un gulēšana ir vairāk svarīgas kā citas lietas. And as the child grows, then maybe other aspects of life become more and more important and develop with time. Kad bērns aug, tad dažādi citi dzīves aspekti attīstās un kļūst vairāk svarīgi. So that's one, so this is one aspect of this Purusharthas. Another important aspect is to understand that they can be always used as a means for realizing some higher value. Tad tas bija viens aspekts Purushartām. Otrs aspekts ir, ka Purushartas vienmēr var tikt izmantotas kā instruments tam, lai apjēgtu kādas augstākas vērtības. So this is quite important to understand. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast. Because sometimes people are a little bit afraid, okay, I'm a spiritual person, and therefore I cannot have anything to do with economics, or I cannot have anything to do with sense gratification, this is all over. Jo dažkārt cilvēki domā tā, tagad, kad es esmu garīgs, eju pa garīgo ceļu, tad viss, kas saistās ar sajūtām, viss, kas saistās ar ekonomiku, ar to visu ir cauri. I'm a religious person now, so I only pray whole day, and that's it. Ja es esmu reliģisks cilvēks, tad es caurām dienām tikai lūdzos, un tas viss skaita lūkšanas. Everything else is not good. It will make me less religious. Un vispārējais tas nav labi, tāpēc, ka tas mazina manu reliģiozitāti. Or in other hand, people maybe they're very religious later, they realize, well, I have some other needs in life also. I cannot just pray the whole day. Bet dažkārt cilvēki, viņi iedem pa šo reliģisko ceļu, viņi saprot, ka viņi nevar tikai skaitīt lūkšanas cauri dienu, viņiem ir nepieciešams arī kādas citas vajadzības, ko dzīvē apmierināt. I need things in life, I need a good mobile phone and fast car, etc. Man vajadzīgas noteiktas mantas, man vajadzīgs mobilais telefons, ātra mašīna un tā tālāk. So then they forget about religion altogether and they just focus on that. Un viņi aizmirst pilnībā par reliģiozitāti un fokusējās uz šīm te lietām. But the idea here is that these things are interconnected. One can lead to another. Bet ideja šeit ir tāda, ka šīs lietas savstarpēji ir saistītas un viena ved uz otru. And in fact, if they properly engage and if they properly utilize as a support for each other, then they give a much better experience. Un patiesībā, ja savstarpēji tās balsta vienu otru, tad pieredze, ko mēs gūstam, rezultātā ir daudz labāka. Just for example, if you want to eat something nice, piemēram, jūs gribat kaut ko labi paēst, you can just eat, doesn't matter how you prepare it or where you sit, if the atmosphere is nice or not, etc. You know, what you eat it from a plastic bag or a nice plate, it doesn't matter as far as satisfying of hunger is concerned. Piemēram, gribat ēst, un no vienas puses jūs varat ēst, neņemot vērā ne apstākļus, kādos jūs ēdat, ne traukus, no kuriem jūs ēdat, un galvenais tikai apmierināt savu izsalkumu. But of course, if you have some nice paraphernalia, you have a nice plate, you have a nice place to sit in, etc., then the experience of eating will become much more complete. Taču savukārt, ja jums būs jauka atmosfēra, kurā jūs ēdat, un būs skaisti galda piedarumi, ar kuru palīdzību jūs ēdat skaisti šķīvi, no kuriem jūs ēdat, tā pieredze no ēšanas būs daudz pilnīgāka. And if it's also properly, the food is also properly offered and is sanctified by proper religious ritual, it becomes also a religious act.
Un ja ēdiens ir pareizi sagatavots un viņš ir svētīts to piedāvājot, tad tādā veidā ēšana kļūst par reliģisku darbību. So you don't have to feel bad, all the different things. Maybe there's, you feel religiously inspired as well. Un tad jūs jūtaties reliģiski iedvesmots un dažādi aspekti, kas pirms tam jūs satrauc, jūs vairs nesatrauc materiālajā. And because it's offered properly in a religious ritual, the food, then it also purifies you from sin, and it purifies your consciousness, and it's also conducive for liberation or becoming free from material bondage. Un tāpēc, ka šis ēdiens ir pareizi piedāvāts tādā veidā, tas attīra jūs no grēcīgo darbību sekām, un tādā veidā tas sekmē jūsu galējo atbrīvi no šīs materiālās pasaules. So, we can see as a simple act of eating, which is a purely sensual activity, can become a religious and spiritually uplifting activity. Un tā jūs varat redzēt, ka ēšana, kas no vienas puses ir vienkārši savu sajūtu apmierināšana, kā sākumā šķiet rezultātā, pārtop par reliģiozu darbību, kas jūs garīgi ceļ. So that's, if we're looking from this perspective, also from other perspective, that sometimes for religious experience, if there are certain nice things, then the religious experience also becomes somewhat more complete. Un tad mēs redzam, ka reliģiskā pieredze, ja tā tiek sekmēta ar skaistām lietām, arī kļūst pilnīgāka. So for somebody who is a very advanced or very much comfortable dealing on a religious platform, then a certain religious paraphernalia or certain religious objects and utilities, they may be not so important. Protams, cilvēkam, ja cilvēks ir ļoti tālu attīstījies savā garīgumā, tad noteiktu materiālu reliģiozu priekšmetu izmantošana kalpošanā Dievam nav tik būtiska viņam. Just like Srila Prabhupada, when he came to Mayapur and he brought his Western disciples to Mayapur for the first time. Piemēram, Srila Prabhupada, kad viņš ieradās Mayapurā un atveda savus rietumu skolniekus pirmo reizi uz Mayapuru. So at that time there was nothing in Mayapur, in the ISKCON international headquarters, there was nothing, there was just rice fields. Mayapurā vispār nebija tur nekā, kas saistītos ar ISKCONu, tur bija tikai rīsa lauki. So there was just rice fields and rice growing and lots of mosquitoes. Tad tikai rīs tur auga un ļoti daudz moskīti tur bija. Because mosquitoes, they like the rice fields a lot because there's lots of water and very shallow water, no current, so they can lay eggs very nicely. So usually around rice fields there will be lots of mosquitoes. Tur ir ļoti daudz parasti apkārt pie rīsu laukiem ļoti daudz moskītu, tāpēc, ka viņiem patīk, ka ūdens tur ir sekls un ka tur nav straumes, līdz ar to viņi var dēt savus oliņus tur un tur vairoties ļoti labi. So, very simple place. Ļoti vienkārši vieta tur bija. And Srila Prabhupada said, well, I could just be sitting here very happily, and some gentlemen came and they, ISKCON started developing a center there, building a building. Un tad vienkārši Srila Prabhupada tur atradās un parādījās kāds cilvēks un pateicoties, kuram sākās attīstīties ISKCON centrs tur. And it was a quite nice building in the midst of rural Bengal. I mean, it's a simple village, not a very developed area at that time. Un tur bija tad tika celta ļoti jauka māja, kas celtne tātad Bengālijas nomalē, un tā nebija nekāda attīstītā un jaukā vieta. Devotees started constructing the long building. At that time, it was the longest building in the West Bengal. Longest, meaning this way longest. Yeah. Tad tajā laikā tas bija Rietum Bengālijā garākā celtne. So long building, that's why they call it long building. Of course, it's a nickname, long building, because it's very long. But the official name is a chakra building, or the Lord's disc. Jā, oficiālais nosaukums ir čakras celtne, tāpēc čakra ir kunga disks, bet tā kā tā celtne bija ļoti gara, tad tāds iesauks šeit celtnei bija garā celtne. So, building with running water and attached bathrooms, etc. So very luxurious building, especially those days. It was something very, very luxurious. Un tiem laikiem tas bija tāda bija ļoti luksus celtne, jo tur bija ūdens tecēja no krāna un bija atsevišķs toalets. You said running water. Yeah.
Tātad bija tādas lietas, kas tajos laukos vispār nebija redzētas pirms tam. Yeah, we're talking about the rural Bengal. People don't, those days, even today, they still very much accustomed to not having running water. It's either well or a hand pump, etc. Pat šodien tajos apgabalos Rietum Bengālijā ir parasts, ja cilvēkiem netek ūdens tur no krāna, viņiem ir akas un viņi nes ūdeni no akas. Electrical fans, etc. So very nice place, very comfortable place. Tur, piemēram, arī tajā mājā bija elektriskie šitie ventilatori pie griestiem. So shortly after that, and Srila Prabhupada started constructing a Lotus building, or Padma Bhavan. Un drīz pēc tam Srila Prabhupada uzsāka Lotus celtniecību tur. 4 stories building, very nice, also marble floors, etc. 4 stāvu ēka ar marmora grīdām arī ļoti skaista. So then there's one gentleman came from Calcutta and he was talking with Srila Prabhupada. Un tad ieradās kāds kungs no Kalkutas un uzrunāja Srila Prabhupādu. And he said, well, you are sadhus, you are supposed to be holy people, religious people, detached from all these worldly things. Viņš teica, jūs esat sadhu, svēti cilvēki, jums it kā vajadzētu būt atsacīšamies no visām šīm te laicīgajām lietām. Why are you making these very comfortable guest houses here? Kāpēc jūs šeit būvējat tik komfortablas viesu mājas? And Srila Prabhupada said, well, for me it's not a problem. I can sit under a tree and chant the Lord's names. Srila Prabhupada atbildēja, attiecībā uz mani, man nav nekādu problēmu sēdēt zem koka un skandēt Dievu vārdus. And we of course know, before Prabhupada went to America, and he was living in Vrindavan in very simple and austere conditions. Un mēs zinām, ka Prabhupada, pirms viņš devās uz Ameriku, viņš dzīvoja Vrindavanā ļoti tādā asketiskos apstākļos. So he wasn't just saying that, he could easily do it. But he said, but what about others? If I would just be sitting under a tree, you wouldn't be here. Bet viņš teica, bet kā ar pārējiem, ja es vienkārši sēdētu zem koka, jūs šeit nebūtu. So the person came to visit the temple and was in a holy place because there was a very nice material facility. There was an opulent place. Šis cilvēks ieradās uz šo vietu tāpēc, ka tur bija ļoti skaists templis, ļoti materiālā ziņā, ļoti jauka gaisotne un tāda bagātīga. Because people in general, they very much attached and accustomed to comfortable lives. Tāpēc, ka cilvēki pēc būtības viņi ļoti pieraduši un pieķērušies komfortablai dzīvei. So therefore temples are usually very nice. So people feel attracted to them. Un tāpēc tempļi parasti ir ļoti skaisti, lai cilvēki pieķertos tiem. Just like we see in Western history, most of the Christian religion was built on a very opulent foundations. Mēs redzam, ka, piemēram, kristietība balstās uz ļoti bagātīgiem pamatiem. So, for a common man, when they enter a big church or big temple, they may be not so much in awe and reverence to God, but they're so much in awe and reverence to all the nice, beautiful ornamentations and art, etc. Jo vienkāršam cilvēkam ieejot baznīcā, tas viss, ko viņš tur redzēja, radīja viņā varbūt nevis cieņu un bijību pret Dievu, bet vairāk cieņu un bijību pret tām skaistajām lietām, pret to skaisto gaisotni. So maybe they, they not so much attracted to yes, this is a temple, but they attract, wow, this is such an opulent temple. Netik daudz varbūt viņš bija pieķēries konkrētajiem templiem, bet tieši, tas ir tāds ļoti krāšņs un bagātīgs templis. So then they go and see and look and enter the temple and they become purified also. It becomes spiritualized because it is a temple. No vienas puses cilvēks iet tad uz šo te templi un baudīt un redzēt to krāšņumu, kas ir, bet no otras puses viņš tiek arī attīrīts un garīgots, tāpēc, ka viņš atrodas templī. Just like here in Riga, in the past the temple was much more simple and now the temple is much nicer. Kā piemēram šeit Rīgā pagātnē šis templis bija daudz vienkāršāks, bet tagad tas ir daudz skaistāks. Nice paint, nice floor, is a nicer experience. Yeah, there's less distractions, less disturbances, etc. Un šajā te skaistajā atmosfērā ir mazāk mazāk to lietu, kas satrauc, kas uztrauc.
less things to, less negative things to focus, and then a bit more positive things to focus on. Ir daudz mazāk negatīvas lietu, uz kurām fokusēties, un daudz vairāk pozitīvu lietu, uz kurām raudzīties. Also, there were some people who had the ability to generate some wealth, generate some money. They dovetailed that ability and they donated for a nice temple. Un tāpat ir cilvēki, kuriem ir šī spēja ģenerēt noteiktu bagātības daudzumu, un viņi savieno šo savu spēju ar templi un tādā veidā attīst templi. So in that way, everybody benefits. We benefit because we have a nice atmosphere. The people who contributed financially, contributed in the temple, they benefit. So everybody becomes blessed by this kind of activity. Un visi ir ieguvēji. Mēs esam ieguvēji tāpēc, ka templis ir jaukāks. Tie cilvēki, kas ziedot templim, iegūst tāpēc, ka viņi to dara. Rezultātā visi tiek svētīti. So usually, so in that way also the desire and natural tendency to deal with opulent things becomes dovetail in something higher, becomes an instrumental value instead just being an intrinsic value or value in itself. Un šajā gadījumā šī mums piemītošā vēlme kaut kādā veidā baudīt skaistas lietas, tā kļūst par instrumentu, ar kā palīdzību mēs savienojamies ar kādām augstākām vērtībām, iepratim tam, ka tā vienkārši varētu palikt kā vērtība pašiem tikai sev. So any questions? Vai ir kādi jautājumi? On this particular? So I'd like to ask about the marriage. Apart from raising religious children, right? Is there any other purposes which are linked to marriage? Is it the ultimate purpose to raise religious children, or is there any other purposes which are linked to marriage as well? Jautājums ir, jūs pieminējāt laulību. Sakiet, lūdzu, vai ir vēl kāds augstāks mērķis izņemot radīt bērnus, kas apzinās Dievu? So ultimately, I mean, from a Vedic perspective, then the main purpose of marriage are the children. Augstākais mērķis no vediskās perspektīvas ir bērni. Because otherwise, there's no need to be married. Citādi nav nekāda nepieciešamība apprecēties. Of course, nowadays there may be some other, easier to pay the bills, so you get the visa, or there's so many different reasons people get married for. Piemēram, šodien gan ir dažādi citi iemesli, kāpēc cilvēki apprecās, viņiem iegalāk savus rēķinus nomaksāt vai vīzu saņemt un tā tālāk. So basic difference between contemporary and traditional understanding of marriage, that more or less marriage nowadays is a legal agreement, while traditionally it was a religious institution. Tradicionāli laulība bija reliģioza tāda institūcija, bet no šodienas aspekta raugoties, tas vairāk tāds likumdošanas akts. Akts, kas saistās ar likumdošanu. So nowadays it's not so much of a religious concern, to make the marriage work. It's more or less a legal concern. Okay, if it doesn't work, you have to pay the alibi or divide the property, and it's so costly and so much headache, etc. Jā, tad šodien vairāk šis reliģiozais aspekts praktiski nepastāv. Ir dažādi ar likumu un ar saimniecisko dzīvi saistītie aspekti ir primārie. And also people get together, is seen is okay, they try to accomplish something together, make a comfortable life for each other, etc. Create a certain type of security. Un cilvēki sanāk kopā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu noteiktas lietas. Piemēram, viņi kopā veido lielāku drošību savstarpējo. So they sign a paper promising that they're not gonna, what's the nice way of saying it, make each other's life too difficult. They will keep the agreement in place, that they will keep their side of a bargain. Un tad viņi rezultātā parakst noteiktu kontraktu, noteiktu vienošanos, kurš, kā lai to maigāk tā pasaka, apliecina to, ka viņi savstarpēji nepadarīs viens otru dzīvi grūtāku, sarežģītāku, ka katrs izpildīs savus pildīs tas, kas viņam jādara. Of course, because if the people, they're just in the marriage for the romance, then they don't have to get married, isn't it? They can just have a nice romance, a nice experience, etc. So for that, you don't have to sign any papers either. You don't have to
make a legal agreement for that. Ja cilvēki veido attiecības tikai tāpēc, ka viņiem vajadzīgas kādas romantiskas attiecības, tad viņiem nav nepieciešami parakstīt nekādus papīrus savā starpā. But normally when people get serious, then they like to have some kind of, in the eyes of others and in their own eyes, some kind of security, some kind of a confirmation that this is serious, this is going to last, this is going to work. And we are both committed to make it work. Jā, un tad, kad cilvēki kļūst tādi nopietnāki, tad viņi, lai apliecinātu šo nopietnību kā savās tā citu acīs, tad viņi vēlas tādu apliecinājumu tam, ka tas ir nopietni. So this is seen as a legal agreement, a legal obligation. There's some legal consequences of breaking it. Un no šī aspekta tam ir tāda no likumdošanas puses tam ir noteiktas sekas, noteiktas konsekvences, ja šī vienošanās tiek pārtraukta. However, traditionally it was a religious institution. It had always some religious purpose. Marriage also had some religious meaning. Bet tradicionāli tam vienmēr bija kāda reliģioza nozīme, laulībai bija reliģioza nozīme. And this is very important because a relationship between two people is experience on the platform of the mind. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka attiecības starp diviem cilvēkiem mēs pieredzam prāta līmenī. Ultimately, when people enter a relationship, then maybe there is some physical attraction, but it is understood that ultimately the two people, they're going to live together, two persons, two minds, two hearts, as they say it nowadays. Yeah. Galu galā, tad, kad divi cilvēki sajiet kopā, sākumā tur var būt kāda fiziskā pievilcība, bet pēc būtības viņi saprot, ka divas sirdis, divas prāti dzīvos kopā. So now Vedic understanding is also the heart is the seat of the mind. Yeah? That's where the mind is situated, in the heart. Bet no vediskās izpratnes ir, tas arī tā ir, jo prāts pēc vediskās izpratnes atrodas sirdī. Yeah, so that's where you experience happiness, distress, anxiety. It all happens in your mind and in your heart you feel it. Tas, ko jūs izjūtat, piemēram, dažādus priekus, dažādas raizes, rūpes, tas vienlaicīgi jūs to izjūtat kā prātā, tā sirdī. So the marriage in a Vedic understanding is a union of two minds. Un no vediskās skatu punkta laulība ir divu prātu savienība. So the mind, having a relationship on that particular platform, there is certain things which are required in order to make it work. Un tātad ir nepieciešams noteiktas lietas, kas ir vienkārši nepieciešams, lai šī savienība varētu darboties, pastāvēt. You have to have a certain faith that this other person will stand beside you for the rest of your life. Jums ir jābūt ticībai, ka tas otrs cilvēks būs līdzās jums visu jūsu dzīvi. You have to have a certain faith that the person will not betray you in any way. Jums ir jābūt ticībai, ka šis cilvēks nenodos jūs kādā veidā. It's not that some signing a paper will guarantee it. Tas nav tā, ka kaut kāda papīra parakstīšana to garantē. Because it doesn't. We see it all around us. People sign papers and then after some time they sign another paper, nullifying the first paper. Mēs redzam to nepārtraukt, kā cilvēki paraksta vienu papīru, pēc tam viņi paraksta otru papīru, kas atceļ to pirmo papīru. So it requires a certain finer emotions, certain finer feelings and commitments in order to work it. To make it work. Jā, tātad ir nepieciešams noteiktas emocijas, noteiktas sajūtas, noteikta apņemšanās, lai šī savienība varētu pastāvēt. So this kind of emotions and this kind of feelings and this kind of a commitment is very much cultivated in a religious kind of set of mind. Un šīs te emocijas, šīs te sajūtas un apņemšanās tiek kultivētas, ja ir tāda reliģios prāta stāvoklis. So therefore, when a relationship or marriage is based on the religious principles, then it has a much greater tendency to last and to satisfy the people. Un ja laulība balstās uz reliģioziem principiem, tad ir daudz lielāka iespēja, ka tā ilgt ilgākai un būt un sniegt apmierinājumu abām pusēm. Because religion is a part of our life, of our existence, which cultivates those finer qualities in a person. Tāpēc, ka reliģija ir tā mūsu dzīves daļa, kas kultivē šīs te labākas īpašības cilvēkā. And it's something which is constant also in life.
Un tas ir arī kaut kas tāds, kas ir dzīvē pastāvīgs. Because all the other things, then they come and they go. And we excited about them, and some years later we're not excited at all. Tāpēc, ka pārējās lietas nāk un iet, un kādā dzīves posmā mēs sajūsmināmies par to, bet pēc tām vairs ne. The two people get together and they both want to have a good house and, beautiful garden, etc. Piemēram, sajiet divi cilvēki kopā, viņi vēlas jauku māju un skaistu dārzu. So then they work very hard, they make the house, they make the garden, and then what? Nu labi, viņi strādā ļoti un uzceļ māju, iekārto dārzu un tālāk. Sell this house, make another house. So, Pārdot šo māju, taisa nākamo. there has to be something higher in order to make the relationship stable and steady. Tāpēc dzīvē ir jābūt kaut kam augstākam, lai uzturētu attiecības stabilas un pastāvīgas. Of all the things in life, religion is one of the most, supposed to be the most stable thing in life, isn't it? No visām lietām, kas ir dzīvē, reliģijai vajadzētu būt tai visstabilākajai. We change certain things very frequently. People change their gadgets and change the way they dress and the things they like and the food and this and that very frequently. But religion, generally, people don't change so often. Cilvēki maina savā dzīvē, piemēram, dažādus ierīces, drēbes un citas lietas, bet reliģiju parasti cilvēki nemaina. Normally people are born into certain religion and they die in that religion. That's standard. Standards ir tāds, ka cilvēki ir piedzimuši noteiktā reliģijā un viņi mirst tajā reliģijā. People change jobs, people do this, but religion is something generally is with you for a life. It's your beliefs, it's the very basis of your existence. Cilvēki maina darbu, bet reliģija, tas, kam jūs ticat, tas, kas ir jūsu eksistences pamatā, tas paliek. So this is something that two can share, something very stable that two people can share forever. Un tas ir kaut kas ļoti stabils, ko cilvēki var mūžīgi dalīt savā starpā. One of the things which goes much deeper than any other thing in life. It goes much deeper. Un vēl viena lieta, ka cilvēki iet ar vien dziļāk šajās te lietās. Generally people don't talk to gadgets or things like that, but they talk to God, they open their hearts, they become very emotional and vulnerable in front of God and when dealing in their religion, right? Cilvēki parasti nerunā ar dažādām lietām, kas tiem ir mājās, bet viņi cenšas atvērt savu sirdi Dievam, viņi cenšas attīstīt šīs attiecības. What was the guy's name? From the Lord of the Rings, Precious. My precious. Very rare occasions happens. Normally it doesn't happen so much. Izņemot dažo, what is that precious? Whatever, the Lord of the Rings, the Smiggle with the ring, my izņemot precious. Kā, piemēram, tajā gradzenu pavēlniekā, kur ļoti sajūsminājis par to dārgo gradzenu. So he had very intimate relationship with that ring, right? Un kad ir ļoti tādas ciešas attiecības, very special relationship. Tuvas un īpašas attiecības ar gradzenu, piemēram. But that's very rare. Tas ir ļoti rēti šādas attiecības. Normally we don't have this kind of relationship with things and objects and even with another person's body you're very attracted to that particular form. That form is going to change. Parasti mums ar lietām nav šādas attiecības, un pat ja mēs runājam par kādu citu cilvēku ķermeni, kam mēs varam pieķerties, bet šis ķermenis mainās. So these are not very stable things. So you want a stable relationship, you want to base it on something stable. Bet tas nav nekas tāds pastāvīgs. Jūs vēlaties, lai jūsu attiecības balstītos uz kaut ko pastāvīgu. Also, religion is a science of how to do things for God, for others' benefit, not for your own benefit. Reliģija ir zinātne par to, kā veikt lietas citiem, kā veikt Dievam. So you do things out of duty. Jūs veicat kaut kādu darbību pienākumu vadīti. Not out of desire. Ne tāpēc, ka jums ir vēlmes. Because the duty is also very stable. You're dutiful. You feel like or you don't feel like, you still do it. Tāpēc, ka pienākumu apziņa, tas arī ir kaut kas ļoti pastāvīgs. Tas nav tā, ka es tā jūtu, ka man vajadzētu darīt, vai atkal šobrīd jūtu, ka nevajadzētu darīt. But when things are simply done out of desire or sensual attraction, then these things don't last very long. The desires change very frequently. Bet ja mēs kaut ko darām tikai balstoties uz savām vēlmēm vai sajūtām, tad tās lietas ilgi neilgst. The infatuation with objects, sensual objects, lasts only so long. Un šī te saikne ar jutekliskiem objektiem, tā neilgst, tā ir īsa.
There is one Chinese saying, you want to be quick for, I don't remember exactly, but for 5 minutes or 15 minutes take a meal. You want to be happy for 6 months, get married. Tātad ir tāds ķīniešu teiciens, neatceros īsti precīzi, bet doma bija, ka, ja jūs gribat uzreiz uz 15 minūtēm būt laimīgs, paēdiet. Ja jūs gribat uz 6 mēnešiem būt laimīgs, apprecieties. And you want to be happy for life, make a garden. Un ja tu gribi būt mūžīgi laimīgs, tad iekārto dārzu. So, they have the philosophy of the Oriental garden, so that's one of their little wisdoms there. So anyhow, the idea here is that the marriage, however you attract to that person, then the infatuation only lasts for so long. After some time, then it wears off. Tātad tas par to dārzu bija tas, šie te austrumu dārziem, viņu filozofija ir ap tiem, tāpēc arī šāda te gudrība tiek dota. Bet principā attiecībā uz cilvēku, uz otru cilvēku, ja jūs esat vienkārši tikai pieķeraties viņam kā ķermenim, tad tas ilgi nevar ilgt. And you see very often, sometimes, like you have, the people who are very, the most desirable, the most beautiful woman, the Miss of Universe, and she gets into some relationship, and the number one women in the world, and after some months there is a divorce. So, well, practically speaking, from that perspective, if somebody is married, the most beautiful, famous, wealthy, etc. person, but still after some time, then gone. Not interested anymore. Mēs redzam, ka, piemēram, kāda Miss Universe, kas uz to brīdi ir skaistāk, tiek atzīsta par skaistāko un iekārojamāko sievieti pasaulē, piemēram, viņa izveido attiecības, aprecas, un pēc kāda laika šīs attiecības beidzās, bet no šīs perspektīvas, kā tas var būt, ja cilvēks aprecēja visiekārojamāko, visskaistāko sievieti? Because senses, they become saturated, and then one becomes very much disinterested with this particular object. Būtība ir tāda, ka mūsu sajūtas viņas piesātinās, un tad, kad ir pārsātinātas sajūtas, tad cilvēks zaudē interesi par objektu. And we got what we wanted, and now we have it. So, goal accomplished. Move to another goal. Mēs ieguvām to, ko mēs vēlējāmies, mērķis ir sasniegts, viss, jācenšas sasniegt tagad nākamais mērķis. But religious platform is not like that. We're not in a religious relationship for ourselves. We're there out of duty. We're there for the benefit of the other person. Bet ar reliģiskajām attiecībām tas tā nav. Mēs neesam tajās sevis dēļ, mēs esam pienākumu dēļ, mēs esam tur tāpēc, lai labums būtu otram cilvēkam. And we have faith that the other person has a similar kind of set of mind and motivations. Un mums ir ticība, ka tam otram cilvēkam ir līdzīgs prāta stāvoklis, līdzīga motivācija. And you do your duty and the other person does their duty. Un jūs darat jūsu pienākumu un otrs cilvēks dara savu pienākumu. And just because people do something of duty doesn't mean that they're never happy. Un tas, ka cilvēki kaut ko dara pienākumu vadīt, nenozīmē, ka viņi nekad nebūs laimīgi. It means that when they're not so interested or not so excited to do certain things, that ensures that these things still go on. That the duty means that when they're not excited, after the 6 months is over, then things still go on. Pienākums nozīmē, ka tad, kad tu neesi vairs tavs sajūsma par to vai citu lietu ir pārgājusi, ka tu joprojām turpini to darīt. So therefore they used to vow in happiness and distress. Un tāpēc they used to vow in the church, I don't remember the whole, but there's in happiness and distress. Tas ir tas solījums, ka aprecoties, ka laimē un nelaimē vienkārši būt kopā. So therefore, because that will be always there. So this is a very safe platform for relationships. Un tāpēc tā ir ļoti droša platforma attiecībām. And it's a platform of the mind. Un tā ir prāta platforma. Religion, a religious experience, it all happens in the mind, so it helps you to make a nice experience, a nice relationship in that way. Reliģiskās attiecības tās notiek prātā un tās palīdz piedzīvot ļoti labā, jaukā veidā to visu. And because it's based on religious principles, then you also become purified. You get some spiritual benefits and religious benefits from it.
Un tā kā tas ir balstās uz reliģiskiem principiem, tad jūs to pat arī attīrīts, jūs to pat garīgots, tātad jums ir ieguvums arī šajā virzienā. Normally people get married because not religious reasons, some other reasons. Parasti cilvēki apprecās nevis reliģisku iemeslu, bet kādu citu iemeslu dēļ. Most commonly because they were attracted physically and sensually attracted to the other person. Parasti tāpēc, ka viņi fiziski vai jutekliski ir pieķērušies otram cilvēkam. Or there is some political reasons, you become for the prestige, you marry to some good family or for the wealth or something like that. Vai arī ir kādi, teiksim, citi, piemēram, politiski iemesli, jūs iepracaties labā ģimenē vai bagātā ģimenē. And religious reasons then quite not so common these days, I guess. Un es domāju, ka šodien reliģiskie iemesli nav pārāk populāri. Especially in the Western civilization, there's quite, people don't, I read in the Bible, men should take care of the women, so therefore I should find a suitable wife. I don't know anybody like that. Es nezinu nevienu rietumu pasaulē, kurš būtu nolēmis precēties tāpēc, ka viņš Bībelē ir izlasījis, ka vīrietim jārūpējās par sievieti. Maybe some, but not very common. I personally never met. Varbūt kāds ir, bet tas nav pārāk izplatīti. Es personiski neesmu nevienu tādu saticis. Usually those two other reasons we talked about. Parasti ir šie iemesli, par kuriem mēs runājam. So the Vedic culture and the Vedic literature regulates marriage in such a way that even one may have sensual desires and desires for wealth and facilities, etc., connected with the household life. Bet reliģiskās zināšanas regulē regulē to visu tā, ka pat ja cilvēkam ir vēlme pēc jutekliskiem apmierinājumiem, bagātības, politiskas ietekmes, un tajā pašā laikā viņš var to visu savienot ar ģimenes dzīvi. So therefore, even though these desires are there, if this marriage is lived according to religious principles, then one will become purified. And once mature, then one is able to become more detached from a material nature un, ja cilvēkam and sense objects. Ģimenes dzīve balstās uz šiem te reliģiskiem principiem, tad viņš pamazām attīrās un ar laiku nobriest un vairs nav tā pieķēries šiem te materiālajiem dzīves vai laulības aspektiem. And of all the material desires, according to Srimad Bhagavatam, then the carnal desire or sex desire is the strongest. Un no visām vēlmēm, saskaņā ar Srimad Bhagavatam, seksuālā vēlme ir visspēcīgākā. This is the cause of all the other desires. This is the cause of bondage in this material world. Un šī te vēlme ir visu pārējo vēlmi cēlonis, un tā ir arī šī vēlme ir iemesls, kāpēc mēs esam saistīti šajā te materiālajā pasaulē. So therefore it is a desire one has to deal with in a most scientific way. Un ja cilvēkam ir šī vēlme, tad pret to ir jātiecās un vispareizākajā zinātniskajā veidā. So therefore Bhagavad Gita and other scriptures, they recommend the various ways of dealing with this particular desire. Un tāpēc Bhagavad Gita un citi vediskie raksti sniedz noteiktas rekomendācijas, kā attiekties pret šo un ko darīt ar šo te vēlmi. So if somebody has a very strong spiritual determination and a very strong spiritual vision, ja cilvēkam ir noteikts ļoti spēcīga garīga apņemšanās un ļoti spēcīgs redzējums garīgs, then he can control his senses and he can become realized. That he will realize that this is a material desire and he is a spirit soul which is beyond all material desires. Tad viņš var kontrolēt savus maņu orgānus, un viņš var apzināties, apiekt to, ka viņš ir dvēsele, kas ir ārpus visas šīs te materiālās pasaules. However, if somebody doesn't have that strong spiritual focus and strong spiritual determination and realization or understanding, taču, ja cilvēkam nav šāda te spēja fokusēties tik spēcīgi garīgi un nav šādas te realizācijas, maybe he understands from reading from the scripture, but he doesn't have a practical experience of it.
Viņš varbūt saprot, lasot rakstus, teoriju, bet viņam nav spēja to praksē apzināties. Then by living a grihasta life or a married life according to religious principles, then he will gain that kind of realization. Tad šādā gadījumā, dzīvojot ģimenes dzīvi saskaņā ar reliģiskajiem principiem, viņš iegūs pamazām šo izpratni. And he will become free from carnal desire. Un viņš kļūs brīvs no šīm te seksuālajām vēlmēm. And then once he is free from that, then he is free from material world. Un tad, kad viņš iegūst atbrīvi no seksuālām vēlmes, tad viņš ir brīvs no materiālās pasaules. So he accomplishes the same goal, objective, or same goal as a renunciate, so ascetic. Un rezultātā viņš sasniedz to pašu mērķi, ko sasniedz askēts, tas, kurš atsacījies no materiālās dzīves. But this happens if there is that religious aspect to it. Without that religious aspect, there will not be that kind of understanding at the end of grihasta life. Taču tas ģimenes dzīves beigās notiek tikai tad, ja ir šīs te reliģiskais aspekts. Ja tā nav, tas nenotiek. So in that way, we get double benefit. Two benefits. You experience things you want to experience. You live the life you want to live. Un tādā veidā jums ir divi ieguvumi. Jūs piedzīvojat lietas tādā veidā, kādā jūs to vēlaties. Jūs dzīvojat dzīvi tādu, kādu jūs vēlaties. You have the opportunity to address your desires. You don't have to repress them. Jums ir iespēja atbildēt uz savām vēlmēm. Jums nav tās jāapspiež. But at the same time, then you become purified. You get some deep realization, spiritual realization that you are a soul, you are transcendental to all sensual, emotional and intellectual experiences of life. Bet te pašā laikā jūs attīraties un iegūstat realizāciju, ka jūs esat garīga dvēsele. Un I forgot the end of your sentence. Intellectual experiences. Jā, un jūs iegūstat paralēli arī visas emocionālās, intelektuālo pieredzi, kas dzīves laikā, ko dzīve jums var dot. So generally, by the children are the means to engage that particular desires or needs of the living entity. Children, that's the, by... Jā, un tas, kad ir bērns, tad ar bērnu, caur bērnu, tad šīs te vēlmes mēs iesaistām pareizā veidā. And also children, they make the family complete. Without children, then the family generally is not so complete. The partner, the husband and wife, they generally there for each other. But once the children are there, then the relationship the focus of the relationship turns to the third person. Un tad, kad ir bērns, tas bērns padara ģimeni pilnīgu, tāpēc, ka tik ilgi, kamēr tikai vīrs un sieva, tad viņi dzīvo viens otram, bet tad, kad parādās bērns, tad viņu fokus pagriežās uz šo te trešo personu. So then they learn sacrifice also, and they develop some finer qualities as well. Tas nozīmē, ka tur ir noteikti veida ziedošanās, un rezultātā viņi attīsta labākas īpašības arī. So it's beneficial in many ways. So besides that, then of course there's so many practical religious activities a family should perform. Un, protams, ir ļoti daudz praktiskas reliģiozas darbības, ko ģimenei ir jāveic. So, there's a long list of different things grihasta devotees or religious householders can perform. Ir vesels ļoti garš saraksts ar to, kas ir reliģioziem šādiem namsaimniekiem, ģimenes cilvēkiem ir jāveic. In fact, if you want, you can regulate all aspects of your life according to the religious scriptures. Patiesībā, ja jūs vēlties, jūs varat regulēt ikvienu norisi savā dzīvē saskaņā ar reliģiskajiem rakstiem. The way you arrange your home, the lifestyle, the way you spend your money, etc. Everything can be connected to religion. Pilnīgi viss var tapt savienots ar reliģiju, veids, kādā jūs, piemēram, iekārtojat savu māju un dažādas citas praktiskas lietas. So, yes, I think last question. Pēdējais jautājums. Yes? Я начало не слышал, я просто... Вопрос такой. Разве век Карли, Да. законы Карли не диктуют сожительство определенных пар
и рождение определенных детей. Jautājums ir, vai Kalī laikmetā, kurā mēs dzīvojam šobrīd, vai karmas likumi šajā laikmetā nenosaka to, ka noteikti veida cilvēki dzīvo kopā un šīs kopdzīves rezultātā rodas noteikti bērni. According to the laws of karma in this Kali Yuga, isn't it that it is already determined what kind of people will live together and what kind of children they will have? Yes, that's what karma does. Jā, tas ir tas, ko karma dara. This is by very nature definition of karma, the law of action and reaction. So at the time of birth, your duration of life, your education, your marital or the lack of marital happiness, the number of children, the wealth, your looks, etc., they will be all determined. They're already all determined. Tā ir arī karmas būtība, cēloņi un seku likums, un jūsu nāvis brīdī, kad jūs atstājat vienu ķermeni, tiek noteikts, kādās nākamajā ķermenī būs dzīves garums, bērnu skaits, izglītība un daudz citi aspekti. So therefore, religion becomes important part of life. Tāpēc reliģija kļūst par ļoti svarīgu dzīves daļu. Because religion is the only means of altering this karmic reality we are born with. Tāpēc, ka reliģija ir vienīgais veids, vienīgais instruments, ko mēs varam pretnostatīt šiem te karmas likumiem. This is why Krishna refers to Sanatana Dharma or the principles given in Bhagavad Gita as the principles or religious principles of freedom. Tāpēc Krišna Bhagavad Gītā šo Sanatana Dharmu viņš sauc to, ka tie ir brīvības principi. Because sometimes people think, well, I have to do all these things. It's like they think it's like a not so free life, the religious life not so free. Tāpēc, ka cilvēki bieži vien domā, ka man tagad jādara viss šīs te lietas, kas nozīmē, ka tā nav, kas liecina, ka tā nav brīva dzīve. I just do whatever I like, whenever I like. Tā vietā es daru, ko man patīk, kad man patīk. I marry whoever I want, whenever I want. Un es aprecu to, ko es vēlos, kad es vēlos. And we live our life however we like. Un mēs dzīvojam savus dzīves, kā mēs vēlamies. And I'm a master of my destiny. Un es esmu sava likteņa pavēlnieks. But the reality is that they're not so much master, but a puppet. Bet realitāte ir tāda, ka cilvēks ir nevis savas pavēlnieks, bet viņš ir tā kā lelle. And the puppeteer being the material nature and the laws of karma. Un tas ir tātad, ziniet, kas ir tās lelles, kas ir uz aukliņām raustāmās, un tas, kas rausta tās aukliņas un kustina lelli, ir karma. So the person thinks, yes, I just decided to go to that club and I just saw that girl and I liked her and I decided to get married with her. Un cilvēks domā, es pats izlēmu aiziet uz to klubu, pats izlēmu, kāda meitene man iepatiksies un pats izlēmu viņu aprecēt. But this is all results of some previous karmas. He happened to be at a particular place in a particular time, and this other person happened to also, according to their karma, to be in that particular place at the particular time. Bet patiesībā saskaņā ar karmām, kā viens tā otrs cilvēks, viņiem saskaņā ar iepriekšējām darbības sekām, viņiem bija jābūt noteiktā laikā, noteiktā vietā. And according to the karma, they spoke the same language or whatever, they could communicate somehow or other. Un karmas rezultātā viņi runāja vienā valodā vai vienalga, teiksim, veidā, viņi komunicēja kādā noteiktā veidā, kas iepriekš noteikts. And they both decided that they liked what the other person was saying and the things the other person was wearing. Un karmas rezultātā viņiem patika tas, ko otrs cilvēks teica, un viņiem patika tās drēbes, ko otrs cilvēks bija uzvilcis. And they both happened to use the Facebook, so they exchanged their Facebook addresses. Un tā sanāca, ka viņi abi ir Facebookā un ka viņi var apmainīties ar adresēm Facebookā. Or whatever, if they don't use Facebook, then they exchange the mobile numbers. Un ja tas nebija Facebook, tad viņi varbūt apmainījās ar mobilajiem numuriem.
and then they develop a relationship and they married. Un tad viņi attīstīja savas attiecības un apprecējās. So they're very free, they think. Viņi domā, ka viņi ir ļoti brīvi. But that's karma. This is all happen according to that karma. So then they be of particular constitution, particular health, particular nature, and as a result of that, then particular children will be there. Bet patiesībā tas viss ir karmas rezultāts, un tā kā šīs karmas rezultātā viņiem būs noteikts konstitūcijas bērni arī piedzims. Etc., etc. So all those things will be taken by karma. Yeah, people have very little freedom. They just go along as the karma unfolds, as the time ripens. Then they receive results of their previous activities. Un tad, kad pienāk laiks, tad cilvēki vienkārši, kad noteiktā laikā cilvēki saņem noteiktos augļus. But the whole point here of the discussion is that by performing religious activities, then one may become free from karma. Bet ideja, kuru mēs apspriežam šodien, ir tā, ka sekojot un veicot reliģiskas darbības, cilvēks var kļūt brīvs no karmas. One is given a freedom of choice. Cilvēkam ir dota izvēles brīvība. And therefore, Chanakya Pandit, he says that the only difference between a man and an animal is religion. Un tāpēc Chanakya Pandits saka, ka vienīgā atšķirība starp cilvēku un dzīvnieku ir reliģija. The man and an animal are very similar. Man and animal eat, sleep, mate, and defend. Un tātad cilvēki un dzīvnieki ir ļoti līdzīgi. Abi ēd, guļ, pārojās un aizsargā to, kas viņiem ir. But the man has a religion. Bet cilvēkam ir reliģija. And an animal does not have religion. Bet dzīvniekiem nav reliģijas. So the religion is the means of becoming free from the laws of karma. Un reliģija ir instruments, ar kuru palīdzību var kļūt brīvs no karmas likumiem. And religion is the means, according to a Vedic understanding, is a source of everything else. Un reliģija saskaņā ar vedisko skatu punktu ir visa avots, visa pārējā avots. Economic development, sense gratification and liberation, they all come from religion. Un ekonomiskā labklājība un sajūta apmierināšana, maņa apmierināšana un atbrīva, tās visas nāk no reliģijas. Sinful people don't become very wealthy, or if they become very wealthy, they not stay wealthy for very long. Grēcīgi cilvēki, viņi nekļūst ļoti bagāti, un pat ja viņi kļūst bagāti, tad viņi nepaliek bagāti ļoti ilgi. The pious people, they have nicer things than the impious people generally. According to Vedic understanding, this religion is the source of everything else, of sense gratification and liberation. Un dievbijīgi cilvēki, likumīgi cilvēki, viņi saņems labākas lietas nekā grēcīgi cilvēki saskaņā ar vedisko skatu punktu. If people are very religious, then government will not be corrupted, there will be no stealing, there will be no cheating, there will be opulence in the country, right? Ja cilvēki ir reliģiozi, tad valdība nebūs korumpēta, un ja valdība nebūs korumpēta, tad labklājība šajā valstī būs daudz augstāka. If people are irreligious, they don't care, they become corrupted, they steal, and they just worry about themselves, and the whole country goes to hell. Wherever it goes to, yeah, hell, I guess so, yes. Un savukārt, ja cilvēki nav reliģiozi, tad valdība kļūst korumpēta, izlaupa valsti, un rezultātā cilvēki dzīvo daudz trūcīgāk nekā reliģiozā valstī. Well, people become religious, they develop some ability to control their senses. Un, ja cilvēki kļūst reliģiozi, viņi attīst savu spēju kontrolēt savas maņas, sajūtas. Then they can also have a better sense gratification, yeah? Un tad viņiem rezultātā viņi iegūst labāku spēju apmierināt savas maņas, sajūtas. When people have no sense control, they cannot even really gratify their senses properly, isn't it? Tad, kad cilvēki nekontrolē savas maņas, tad viņi pat nevar tās pareizi apmierināt. Just like sometimes people go and party and the guy is already drunk before the party starts. Tā kā cilvēki, piemēram, aiziet uz ballīti un daži jau piedzerās ātrāk pirms ballīti vispār sākusies. If it's more sense control, then he lasts till midnight. Un ja viņš var kontrolēt sevi, tad viņš tā bauda ilgs līdz pusnaktī.
And sense control comes from religion. So religion is a basis of human life in any case. I mean, you cannot pursue any aspect of human life, artha, dharma, kama un moksha, without religion. Bet, lai varētu kontrolēt savas maņas, tā viss pamatā ir reliģija. Un reliģija ir pamatā kā sajūta apmierināšana, ekonomiskai labklājībai, tā arī galēji atbrīvē. There is no peace of mind, there is no religion without religion, and there is no chance of becoming free from material world and from sin, etc. without religion. Un bez reliģijas nevar prāts būt mierīgs, un bez reliģijas nav iespējams atbrīvoties no grēku sekām. So it's the basis of everything. Reliģija ir visa pamats. Therefore, religion is a basis of human life. Un tāpēc reliģija ir visa pamats, un tāpēc reliģija ir cilvēka dzīves pats pamats. Of course, we were talking very much in the terms of Chatush Purushartha, of 4 basic human needs. Un tā mēs šodien runājam par 4 pamat cilvēka vēlmēm. And that's because our this seminar is mainly focusing on artha, or the economics, wealth, getting things done, being successful and developing common sense. Tas tāpēc, ka principā mūsu seminārs ir vairāk veltīts uz ārtu, uz ekonomisko labklājību, tātad kā pareizi veikt lietas un sasniegt rezultātu. So Niti Shastra is a part of Artha Shastra, Murka Shatakam is part of Artha Shastra. Tātad Niti Shastra ir daļa no Artha Shastras un Murka Shatakam ir daļa no Niti Shastrām. But the idea here is that we understand the principle of how to utilize those different aspects of our existence for a higher purpose. Bet pamatdoma ir tāda, kā mums šos te pamatprincipus iesaistīt kāda augstāka mērķa sasniegšanai. And ultimately we develop taste for a higher and spiritual activities. Un galu galā mums parādīsies šī te garša pēc augstākām garīgām aktivitātēm, darbībām. Which go far beyond religion, economic development, sense gratification and liberation. Un tās jau savukārt iet daudz tālāk nekā sajūta apmierināšana, ekonomiskā attīstība, reliģija un galīgā atbrīve. So Bhaktivinoda Thakur, he says, Bone tako, grihe tako, sada hariname tako. Which means that it doesn't matter what is your situation in life, from what walk of life you come, you can become a transcendentalist. Un Bhaktivinoda Thakurs saka, nav svarīgi, kas jūs esat šajā dzīvē, jebkurā jūs varat kļūt par to, kas ir pārpasaulnieks. Simply by chanting of the holy names of the Lord. Vienkārši skandējot kunga svēto vārdu. But the idea is we have to start somewhere. Bet ideja, ka mums ar kaut ko ir jāsāk. Because most of us will not stop all our activities and just start chanting and fully absorb ourselves in transcendental activities. Tāpēc, ka lielākā daļa no mums nevar pārtraukt visas pārējās darbības un pilnībā gremdēties pārpasaulīgās darbībās. And it doesn't even matter, according to him, he says you don't have to do that either. Un saskaņā Bhaktivinoda Thakur, jums tas pat nav jādara. He just says whatever situation you are in, try to somehow or other utilize it for a higher purpose. Un rekomendācija ir, lai kādā situācijā jūs dzīvē arī nebūtu, pamēģiniet šo situāciju iesaistīt kādam augstākam mērķim. And ultimately, in such a way that you feel more inspired to chant the holy names of the Lord. Un tādā veidā tas iedvesmos jūs ar laiku arvien vairāk un vairāk atkārtot Dieva svēto vārdu. Which is the ultimate purpose of a human life and which is the ultimate perfection. Kas ir cilvēka dzīves augstākais mērķis un augstākā pilnība. So this is a transcendental need a living entity also has. Un tā ir pārpasaulīga vēlme, kas katrai dzīvei būtnei arī piemīt. So the soul can become satisfied by rendering devotional service based on the principles of Bhagavad Gita. Un dvēsele var tapt apmierināta, saņemt apmierinājumu vienīgi kalpojot Dievam saskaņā ar principiem, kas ir pausti Bhagavad Gītā. So we will end here. Ar to mēs šeit beigsim. So the idea was that we will continue on Monday, Tuesday and Wednesday, I think. Sākotnējā ideja bija, ka mēs turpināsim pirmdien, otrdien, trešdien. But unfortunately there has been some
emergencies and I will not be here. Bet, diemžēl, es nebūšu šeit. Ir steidzīgs. So we haven't even gotten to Murkashatakam so far. Un mēs neesam tik tālu patikuši līdz So Murkashatakam. maybe just to give you a little taste of Murkashatakam, then maybe we discuss one or two fulls so at least we get some idea of what's the Murkashatakam all about. Tāpēc, and lai then we mums will, būtu kaut maza ideja par to, kas ir Murkashatakam, mēs vienu vai divus muļķus aprakstīsim. So full number 1. Muļķis numur 1. One who is able-bodied yet becomes less enthusiastic. Bodied. Able-bodied. Healthy, strong. No, tas nav. Able-bodied means he has Yeah, a good able body, he's healthy. Un kas ir the second part? Yet becomes less enthusiastic. Tas, kurš ir ļoti fiziski spējīgs, tomēr kļūst mazāk entuziastisks. So this is a fool. Tāds cilvēks tiek uzskatīts par muļķi. Tas, kas zaudē entuziasmu paralēli tam, ka viņš ir ļoti fiziski veselīgs un spējīgs. Generally, in order to achieve anything in life and to get accomplish something, Parasti, lai kaut ko sasniegtu dzīvē, other than spiritual perfection, but even a religious perfection or economic perfection or perfection in sense gratification or liberation from this world, there is a certain state of health one requires. Tad neatkarīgi no tā, vai tas būtu sajūta apmierināšana, ekonomiskā labklājība, panākumu kādu reliģijā vai atbrīvības sasniegšanā, cilvēkam ir nepieciešams noteikts veselības daudzums, veselības stāvoklis. So this body is a means, is our tool by which we can achieve and accomplish things in life. Un mūsu ķermenis, tas ir instruments, ar kā palīdzību mēs varam kaut ko dzīvē sasniegt. Srila Prabhupada says that one of the most important things in spiritual life is good health and sadhana. Un Srila Prabhupada saka, ka garīgajā dzīvē divas galvenās lietas ir laba veselība un sadhana. So good health means we take care of our body, we eat properly at proper times, we regulate ourselves, we stay healthy. Un laba veselība ir nozīmē, ka mēs rūpējamies par savu ķermeni, mēs pareizā laikā ēdam pareizas lietas, esam veseli. So the physical body stays healthy. Un ja fiziskais ķermenis ir vesels, And sadhana means our spiritual practices are very nicely done. So then our spiritual body is also developing. un sadhana nozīmē, ka mēs savas garīgās aktivitātes arī veicam regulāri un pareizi. Tas nozīmē, ka mūsu garīgais ķermenis arī ir veselīgs. And we have a spiritual focus also. We're not just healthy for sake of being healthy, but we also have a spiritual understanding that our life is meant for spiritual life. Un līdz ar to tad arī mūsu fokus ir nevis uz to, ka mēs esam veseli veselības pēc, bet ka dzīves mērķis ir garīgā dzīve. Or like the ancient Greek said, in a healthy body there is a healthy spirit. Kā senie grieķi teica, ka veselā miesā vesels gars. So we understand that in many ways a healthy physical body is a very important aspect in order to progress in life. Tad mēs saprotam, ka veselīgs ķermenis ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu progresēt dzīvē. So Vyasadeva says that if somebody is healthy, means he has everything he needs to make progress in life. Tātad Vyasadeva saka, ka tas, kas ir veselīgs, tas nozīmē, ka viņam ir viss, lai progresētu dzīvē. He is not limited by some physical obstacles or physical limitations. Tātad viņu neierobežo kādi fiziskie šķēršļi, kādi fiziskie ierobežojumi. But then he is less enthusiastic, he's just lazy, he's not doing anything with it. Bet tad viņš ir vienkārši viņā trūkst entuziasmu, viņš ir slings, viņš neko nedara. He is a fool. Un tad viņš ir muļķis. Just like if you have some very nice tool, I don't know, whatever it is. Piemēram, jums kāds ļoti labs instruments. You are the best, you have all the information needed to invest and make lots of money. Jums ir visa informācija, ko jūs varētu, teiksim, par to, kā pareizi investēt un nopelnīt naudu. You have all the knowledge necessary required for making investments. Un jums, piemēram, ir visas zināšanas, lai pareizi investētu. You have the money to invest. Un jums ir nauda, ko investēt. And you just sit back and you do nothing with it.
Un jūs vienkārši sēžat un neko nedarat ar to visu. Well, among business people, you'll be considered to be a fool. Un starp biznesmeņiem jūs tiksiet uzskatīts par muļķi. There are other people thinking, wow, look at this guy, he has everything so easy and he's not doing anything. Such a fool. Cilvēki teiks, pasties, tam cilvēkam ir viss, bet viņš neko nedara, tāds muļķis. So therefore, it is always also sometimes said that the youth is wasted on the young. Un tāpēc bieži vien teikts, ka jaunība tiek iztērēta jaunībai, vai jaunieši iztērē jaunību. Because young people, they're very healthy, well-bodied, they have everything they need to become very quickly self-realized. Tāpēc, ka, piemēram, jauniem cilvēkiem, viņiem ir laba veselība, viņiem ir viss, lai ātri attīstītos un pareizi apzinātos sevi. But they don't do anything with it. Bet viņi neko ar to nedara. So that's not very intelligent. Un tas nav saprātīgi. That's foolish. It's not going to be easier when you become old and sick. Jo tas ir muļķīgi, tāpēc, ka tad, kad tu kļūsi vecs un slims, tad tas būs daudz grūtāk. So this is the fool number one. One who is well-bodied, but is less enthusiastic. Tātad tas ir muļķis numur viens. Tas, kuram ir veselība, bet kuram nav entuziasma. So there's 99 more to go. Un vēl ir 99, ar ko turpināt. But at this point, then there's already lots of hands there at the doors saying Bet es redzu, ka man jau tiek rādītas zīmes, ka ir laiks beigt. so we will have to end. And I'm not sure exactly when we will continue with the Murka Shatakam, but once the program is clear, then we will let you know. Es nezinu, kad mēs turpināsim, bet tiklīdz būs tas skaidrs, tā jūs to uzzināsiet. So thank you very much for your participation Paldies, and ka patience. piedalīties. Hare Krishna. Dievs izmanību. Grace Subekshana Prabhu ki!